Labdien, Normons Ozoliņš. Un tā man solītais video par cilvēku atkrišanu seksā. Ir tāds mācītājs Savočka, Ukraiņu, un viņš bija ielicis video par to, kā Stīvs Larsons, viens no slavenākajiem amerikāņu mācītājiem, megadraudze un desmitiem grāmatas sarakstīts, ļoti slavens. Viņam jau 73 gadi. Un viņš ir atbrīvots no amata. Tādēļ, kad ir pieķerts seksuālās darbībās ar 20-gadīgu meiteni, ar kuru viņam bija šīs darbības 5 gadu garumā. Viņu pieķēra tēvs, kaut kā šīs meitenes tēvs, un tēvs draudējis iesūdzēt tiesā un tā tālāk, ja viņš neatzīsies publiski. Un Larsons tādēļ atzinās, vienkārši pats aizgāja un uz draudzes to padomu un teica, lai viņu palūdza viņu atlaist. Jā, bet nevis tā viņš pats izdomāja, bet tādēļ, ka tēvs draudēja ar tiesu un tā tālāk. Ar pavedināšanu. Var sakot, jā, mācītājs Savočka teica, ir jau visādi krituši, visādi tur kalpotāji, bet par šo jau tiešām bija tāda pārliecība, ka šis ir ļoti labs, pareizs cilvēks. Lai kas, bet tikai ne jau šis. Vai ne? Viņš bija baptists sludinātājs, laikam. Un es te pirms dažām dienām redzēju tādu sapni. Es esmu bieži vien kāvies ar dēmoniem pa sapņiem. Jā. Es esmu karojis. Un es domāju, tas tāds personīgs tāds, ziniet, seksuāla tēma tāda ļoti tāda jūtīga, un par to kristieši nerunā, jo viņiem viss ir kārtībā. Visi labi, pareizi, mums jau visi labi. Jūs svēti, jūs nekad nekārdina neviens, un visi jums ir pareizi, un svētā glītumā, kā saka, arhibīskaps Vanaks, svētā glītumā. Un tāpēc, tā tēma, bet kāpēc par to nerunā? Man liekas, tāpēc, ka tieši nav svētā glītumā. Nerunā par to, kas ir aktuāls cilvēkam viņa dzīvē. Par to tieši izvairās runāt, vai ne? Un tā, bet es pēc tā mācītāja runas, video tā sižeta, es sapratu, ka paga, bet tas taču ir tas, ko Dievs man parādīja tai sapnī, kad es cīnījos ar tiem dēmoniem. Tātad tas sapnis bija tāds. Es atrados savā vecajā tajā dzīvoklī, kurā es dzīvoju vēl pirms es kļuvu mācītājs Luterāņu baznīcā Saldumu. Vēl pirms tam, ka es mācījos teoloģijas fakultātē, un tad mani tur sagaida draudzes locekļi te dzīvoklī. Tā apsver, oi, Normon, cik jauki tevi atkal ir redzēt. Savējie sagaida, saprotiet. Man tur apsveic, un es tur tāds priecīgs arī tā kā pie savējiem, pie savas draudzes. Jā. Tie nebija no konkrētas draudzes, tie nebija cilvēki, ka tie būtu no Mārtiņa Lutera salas draudzes. Nē, tie bija vienkārši kristieši, kuri mani pazina, un es pazinu viņus līdz tam, jā. Un mums atkal ir tur tikšanās tajā vecajā dzīvoklī. Norma, un tā, cik jauki tev redzat. Un tur tādas draudzes māsas, jā. Tur tāds bariņš stāv ar sievietēm no draudzes. Un es ļoti priecīgs sveikt šo māsu savienību, jā. Un pēkšņi tās māsas man nevis ievelk, bet tā kā ieaicina man blakus kaut kādā telpā.
Arī tā draudzīgi, saprotiet, nu tā ir mormona, prieks tev redzēt, jauki, aleluja. Tā kā es tur ieeju te blakus telpā, wow, pēkšņi tās māsas man sāk seksuāli uzmākties, saprotiet. Un tagad es redzu, kas viņām tur notiek. Es redzu, ka viņām tur deg tā kā tāda elles uguns, kārību iededzināta, saprot, seksuāls kārības. Un es redzu, ka tur viņām kaut kādi vīrieši, tā kā ir tā kārība uguns, bet elles uguns, tā ir vienlaicīgi. Viņi kaut kur tur deg, tā istabā, lejā tur. Un viņi deg nepārtraukt, un tur ir kaut kāds orģijas viņiem tur notiek, un tā kārība ugunīm. Viņa deg nepārtraukt šīs kārības uguns, saprotiet? Un es saprotu, ka viņas mani arī grib ievilkt tajā kārību ugunī, saprotiet? Tajā savās orģijās. Un es sapratu, ka tā pieklājība, tā kristīgā, tas bija tikai tāda izlikšanās, saprotiet, tāds piesakšanās. Es nevaru iedomāties, ka tagad atklājās tā īstā viņa dzīve, kas tā istabā notiek, tā kārība istabā, ir grēks, saprot, es nedomāju, ka viņas tik pervers, un viņas man grib ievilkt savā perversijā, saprot, viņas tā kā uzmācās man seksuāli, saprot, lai man dabūtu tur pat, kur viņas, saprot. Un es tagad manī kaut kas pamostās, cīņas gars, saprotiet, Dieva cīņa. Un tikko tas cīņas gars pamostās, tās māsas pārvēršās par dēmoniem. Un tie dēmoni izskatās tā kā bērni. Tā kā bērni, bet viņos iekšā ir ļauns gars, saprotiet. Tā kā demonizēts bērns, apmēram, kurš man uzbrūk. Bet manī savukārt pamodās Dieva gars, jā. Cīņas gars tas. Edzi, ja tev nav Dieva gara, tu nevar cīnīties. Tu nevar. Jā. Tu vari cīnīties tikai tad, kad Dieva gars nāk pār tevi. Un Dieva gars nāca pār manu sapnī. Un es viņam jau ir Jēzus slavā. Jā! Un tikko es tā darīju, ja, viņu vairs nevar man neko izdarīt. Viņu man nekur nevar ievilkt. Viss. Jēzus slavā. Un tā es pamodos. Viņas man neievilka savā tajā perversijā, orģijās. Bet tas kārība uguns, viņš ir nepielūdzams. Viņš tā kā deg un tu nezini, kur no viņa likties. Bez Dieva tu nevar pastāvēt tajā kārību uguns priekšā. Viņš tev ievelk, saprot. Es saprotu, ja man nebūtu Dieva gari, ja, viss es esmu pazudis, es arī esmu ievilkts. Bet es nekad nevaru iedomāties, ka tās draudzes māsas būs tās, kas man tur vilks iekšā. Es labi, es biju iedomājies no pasaules kāda, no neticīgie, ja, no kuriem viss ir vienalga. Bet nē, es domāju, kā? Bet šitie cilvēki taču bija ar Dievu. Mēs taču bijām kopā draudzē. Hei, mēs taču bijām, pielūdzām Dievu kopā. A tagad viņas man grib ievilkt savā seksuālajā perversijā, orģijās, kārībā. Kāda tu swinger klubā, ja? Bet viņš taču bija kristieši. Viņš taču bija it kā svētu dzīvi, it kā dzīvoja. It kā, jā. Saprot? Kā tas var būt? Bet tas var būt, redzi. Un interesanti, kad tas ir šis laiks, redzi, tas seksuālās pievilšanas laiks, ka vēlns tev grib dabūt par atkritēju. Jo atkritējiem ir vislielākais sots. Vislielākais. Viņš nepārprotam nonāk ellē, atkritējs. Viņam nav piedošanas, saprot, viņam nav atkritējs, saprot, kas ir bijuši pie Dieva. Nevis tie, kas nav nekad bijuši, bet tie, kas ir bijuši, saprot, un tad viņi atkrīt.
Un tad tādiem ir lielāks sots nekā tiem, kas nav nekad bijuši tur. Labāk tu nekad nebūtu Dievu iepazinis, nekā tu esi Dievu iepazinis un tad atkritis no viņa. Un tā atkrišana notiek caur seksu. Pārsvarā es atceros, kāds mācītājs teica, viņam vienā pasākumā bija tur tā, ka jaunieši nāca priekšā uz grēksūdzi. Viņš teica, 90% grēksūdzes bija seksuāla rakstura. Es dotu mazāk, 75, varbūt viņš pārspīlē bišķi. Vienalga tas ir daudz, 75, 80 maksimums. Cilvēkiem ir seksuāla rakstura grēki. Un, ja mēs tikai ar to tiktu galā, saprotiet, mums atkristu 75% grēku, mēs pa 75% jau sakārtotu draudzi, saprotiet. Ja mēs tikai ar vienu seksuālo problēmu tiktu galā, kā dzīvot pareizi seksuālo dzīvi. Seks nav slikts. Dievs ir radījis seksu. Jo Jēzus teica, kā iesākumā, ka tie divi būs viena miesa. Bet tā problēma ir, ka seksā ir ienācis grēks. Tas ir kaut kas no Ievas caur sievu. Vīrietis tiek pievilts caur sievieti. Nevis tā, ka tie vīrieši ir tie briesmīgie, tie tur, jā, erzeļi, jā, kas klejo apkārt un medī, jā, kuru varētu, tā rupi runājot izdrāst. Bet, ka īstenībā ir tās sievietes, tās pavadinātājs, bibliski ir tā, ka sieva ir pirmā pievilta, jā, un sieviete, un mani vilka iekšā ties kārībās tieši sievietes. Jā. Svētās māsas, jā. un saprotiet, kas mums Facebookā? Man ir ne tikai personīgi, ir tā, bieži vien mēs uzaicinām kāds mūs par draugu, jau mēs akceptējam. Tad mums personīgi nāk message ar Google tulkotājā. Čau, kā tev iet? Vai tu negribi mani redzēt? Un tā. Un daži kristieši zina, ka tur iekrīt. Es domāju, kā var tik stulbi iekrīst? Vai tad tu nezini, ka ar to vispār nedrīkst sākt runāt? Viņš ir jādzēš uzreiz, jābloķē, tās cilvēks. Viņš tev grib ievilkt savā tur seksa čatā, un lai tu sagrēko ar viņu, saproti? Un tas mācītājs, iespējams, redzu, viņš jau arī viņam tā kārība, redz, kad tie divi būs viena miesa, redz. Cilvēks ir pievilts caur sievieti, kaut kas seksā ienāca tāds nepareizs, kad cilvēkam vairs nav spēka ievērot Dieva likumu, tev nebūs iekārot. Tev nebūs iekārot citu. Tev būs tikai ar savu sievu dzīvot. Un ja tu ar savu sievu nevari dzīvot, tev vispār nebūs dzīvot seksuālu dzīvi. Tev nebūs iekārot citu sievieti, saproti. Bet, redzi, pēc grēkā krišanas seks ir kļuvis par pievilšanas tādu instrumentu. Kādreiz bija tāds ištaras kults, ja? Tas bija seksa kults. Jo Bībelē mēs zinām, ka Dievam ļoti nepatika, ja, kad Izraels sāka pielūgt Bālus un Ištaras. Ištaras kults bija tempļu prostitūcija, ja, kad ar šādu veidu viņi pielūdz demonus. Ar seksuālu veidu. Ja. Un Dievs ir pievils cilvēku ar seksu. Ja. Viņš ir to, kad no Ieva, redz, pēc krišanas, kad seks jau kļuva netīrs, viņš jau kļuva, nav problēma seksā, ģimenē jūs varat dzīvot kā jūs gribat, un cik daudz jūs gribat, un tā tālāk, tas tā jūs darīšana, Dievs tur nejaucās iekšā. Seks ir domāts, lai, cilvēki gūtu baudu no tā, saprot.
Bet redzi, ir tā otra, tā kārības daļa, ja? Kad ir iekāra tāda, ka tu kaut ko citu iekāro, nevis savu sievu. Kā ir rakstīts, ka tev būs kārot pēc sava vīra, ja? Par ievu, ja? Ka jūs esat viena miesa īstenībā viens. Jūs jau esat viens, ja? Tāpēc nav seksā starp vīru un sievu nekāda kauna, ja? Nav nekāda tur aizliegtas lietas, ja? Nu, ka tur tikai bērnu radīšanai, ka seks pats par sevi nav slikts, saprot? Slikti ir tā kārība, ka mēs gribam iekārot kaut ko vēl citu, kādu citu sievieti vai tā kā šis mācītājs iekāroja, viņam 73 gados iekāroja 20-gadīgu meiteni, saprot, tā kārība, kā tāda uguns, redz, tā ēles iededzināta. Jā, tā kārība, viņa neizdziest, viņa 73 gados pat kurās, saprot. Un ja viņam būtu 80 gadi, liekas, 73 gadi, nu, vai cilvēkam viņš vēl dzīvo seksuālu dzīvi, jā, tad, kad tā kārība, viņa neizdziest, viņa visu laiku deg. Un ja viņam būtu 80 gadi, viņa joprojām degtu. Viņš varbūt tur pornogrāfiju skatītos un masturbētu vai ko viņš darītu, bet viņa degtu, viņa visu laiku. Kāpēc vajag precēties 80-gadīgam miljardierim ar Playboy baby, Playboy modeli? Kāpēc? Labi, es saprotu, Playboy modelē vajag naudu, jā. Viņai vienalga, ka viņi precās ar 80-gadīgu veci, bet tas vecis, kāpēc viņš precās ar to modeli, ko viņam tur vajag? 80 gados. Viens tā seksuālā kārība, viņa deg, viņa neizdziest, vai ne? Un tas jautājums, kā mēs to apslāpēsim? Tā kā es te sapnī spēju pretoties tam tad, kad Dieva gars, tā kāpēc Pāvils saka, staigājiet garā, tad jūs savaldīsiet miesas kārību. Ja jums nav tā pieeja garam, Dieva garam, jūs nevarat savaldīt, jūs krītat. Jūsu ir vieglāk padarīt par atkritēju, saprot? Ļoti viegli. Bet tad, kad tev ir Dieva gars, tas jau nav vairs pretiniekam viegli. Tu jau nosaki. Jā, tad tu vari iededzināt to cīnītāju pret to visu. Tu vari aktivizēt viņu, saprot, kas cīnās, kas uzvar kārību, pastāvēt kārībā, saprot. Dzēst visas ugunīgās bultas, kārību bultas ir iespējams dzēst ar Dievu garu. Ar Dievu garu, es tāpēc Pāvils saka, staigājiet garā. Tad jūs savaldīsiet miesas kārības. Nu tā, paldies, ka jūs klausījāties, lai Dievs svētī visu labu.